Man cilvēki bieži vaicā, kādu privātmāju labāk būvēt, vai varbūt labāk pirkt nekā būvēt, un cik maksā. Tāpēc priekš šīm sērijām es centos sameklēt privātmāju būvniekus, attīstītājus un pārdevējus, kas var atbildēt uz šiem jautājumiem. Šobrīd vispieprasītākās mājas ir ap 100 līdz 120 metru platībā, tāpēc uzsveru likšu tieši uz šādām platībām, kā arī katras sērijas beigās uztaisīšu nelielu apkopojumu, aprēķinu Excel tabulā, kur ielikšu visas aptuvenās izmaksas, lai pēc iespējas precīzāk parādītu, cik tad galu galā māja izmaksā. Un esiet vērīgi, jo katras sērijas beigās būs jautājums, uz kuru atbildot pareizi, būs iespējams vinēt Akropolis dāvanu kartes 30 eiro vērtībā. Šodien mēs dosimies ciemos pie ekomāju materiālu ražotāja RB&B. Harī, čau! Sveiks, jā. Prieks tevi satikt. Pastāst lūdzu, kur mēs atrodamies? Jā, šobrīd mēs atrodamies tādā Pierīgas ciematā, kur esam kā uzņēmums uzbūvējuši 2 mājiņas līdz 60 kvadrātmetru apbūves laukumam, un kuras būvniecības procesā nav izmantots neviens industriālais materiāls, un pēc kuras būvniecības arī nav veidojusies nekādi atkritumi, līdz ar ko mēs nepiesārņojam ne dabu, un tajā pašā procesā gan dzīvojoties, gan būvējot māju, tā vide arī cilvēkam ir draudzīga. Ko es zinu, vispār no mājām, privātu mājām, tas ir klasiski mūra mājas un koka karkas mājas, bet es redzu, tā šajā ir koka karkas konstrukcija, bet saprotu, ka tehnoloģija mazliet atšķirās, kā būvēts klasiski koka karkas mājas. Pastāst par to, kā tieši šeit ir uzbūvēts. Jā, tā kā mēs zinām, ka mūsdienās tās mājas ir diezgan dažādas, sākot gan no mūra, gan arī beidzot ar koka karkasu, tad šai mājai būs izpildījums pamatā koka karkas, bet pamatlieta būs tāda salīdzinoša kā ar vēsturiskiem namiem, kurus mēs zinām 100 gadu atpakaļ ir būvēts, kad bija amatniecības laikam vispārējie. Līdz ar ko, ja mēs zinām, ka arī šobrīd varam uzbūvēt koka karkasa māju, bet viņai nosacījums būs, ka viņai jābūt diezgan blīvai, lai būtu energoefektīva, nepatērētu daudz enerģijas un tam līdzīgi. Vienīgais mīnus ir tāds, ka šīm mājām tā konstrukcija, tā uzbūve ir tik blīva, ka mēs uztaisam mazliet tādu siltumnīcas efektu, kurā ir nepieciešams kaut kādi industriāls pieejas, kad, piemēram, mākslīgās plaušas, ko saucam mēs par rekuperāciju, kas nodrošinās telpā konkrēto mitrumu un konkrētu temperatūru, tā, lai mums būtu pēc sajūtām komforts dzīvot. Tad šobrīd šis namiņš, kas mums ir fonā, ir izpildījumā bez ventilācijām, bez rekuperācijām, būvniecības ciklā izmantot tikai dabai draudzīgi un cilvēkam draudzīgi materiāli, līdz ar ko mums arī nav paredzēts nekādas papildus ventilācijas un rekuperācijas sistēmas. Tikai tādēļ, kad viss iekšā šī vide namiņam ir ar tīriem materiāliem, kas neietekmē manu veselību. Kas tie ir par materiāliem? Jā, tātad būvniecības procesā mums tātad izmantota ir kokšķiedru plāksnes. Kokšķiedru plāksnes atkal ir izmantotas tās, kas ir ražotas tikai slapjā ražošanā, līdz ar ko piedevās nav nekādas līmveidīgi sastāvi. Tad mums tiek izmantot logu iestrādēji ir linu vai kaņepju pakulas. Tāda pildījums karkasam mums ir izmantota avīze, saucamā celuloze, ekovate. Un kā iekšējā apdare mums ir izmantots māla apdare, bet no zemes raktā. Kādi pamati ir iespējami un kādi šai mājai ir? Tā kā mēs apzināmies, ka šis namiņš mums bija plānots kā saucamās pirmās grupas ēka, līdz ar ko tā apbūves laukums ir līdz 60 kvadrātmetri, mēs sapratām, ka mums lielas masas un daudz stāvu šeit nebūs, līdz ar ko mēs izmantojām veidu kā skrūspāļi. Mums atļauj arī grunts, līdz ar ko tie skrūspāļi tika saskrūvēti un kuriem pa virsu tad jau tika likts koka karkas. Kādas ir iespējama apdares varianti šādām mājām? Jā, šai mājai kā apdares variants šajā gadījumā ir izmantot ventilējumā fasāde, apšūt ar dēli. Protams, ir opcija arī izmantot kā arī apmetumu uzlikt virsū. Tas, ka šeit ir koka fasādes, nenozīmē, ka nevar nolikt arī kādu citu materiālu. Mums galvenais ir tas, ka mums šis materiāls ir, kā jau es minēju, ar ventilējumās fasādes princips. Atkal, ja tas būtu apmests ar kaut ko, un visticamāk es to noteikti ieteiktu, tas būtu kāds kaļķis. Tāds materiāls, kurš atkal no ārējās vides nebaidās, un kā jau vēsturiski esam redzējuši, tad kaļķis sevi ir pierādījis jau gadu gadiem.
Kāds jumts jums ir šeit izmantots? Jā, namiņam tātad jumts, neskatoties to, ka tas namiņš stāv uz krūspāļiem, ir izmantoti māla dakstiņi, jo parasti ir tas teiciens, tavs namiņš stāvēs tikpat ilgi, cik tās jumts. Līdz ar ko zinām to, ka māla dakstiņš ir tas materiāls, kurš ir viens no ilgmūžīgākajiem, līdz ar ko mēs viņu arī namiņa dzīves cikla beigās varam atkal izmantot, kaut kur nolasīt, pārlikt vai restaurēt. Un neskatoties to, ka šī konstrukcija ir diezgan pasmaga, bet mēs saprotam to, ka tas ir tikai vairāk psiholoģiski, ja mēs to matemātiski saliekam uz konkrēto kvadrātmetru un to svaru, tad tas svars nav tik būtiski liels. Kādas jūs esat izmantojuši logus un durvis šai mājai? Jā, logi un durvis mums ir koka logi. Šajā scenārijā, kas varbūt arī ir netipiski mūsdienām, jo visiem patīk, kad ir tas trīspakešu logi, mūsu gadījumā ir divpakešu logi. Bet mēs atkal saprotam, ka tomēr logs, neskatoties uz to, cik ir paketes un cik tad mums ir tās staplikas, jebkurā gadījumā būs mājas konstrukcijā visaugstākā daļa, tā, kas dzesēs. Līdz ar ko mums atkal vairāk tie logi un durvis ir padomāts par to izvietojumu pret saules pusi, jo, ja mēs pareizi novietojam zemes gabalu pašu māju un izliekam visas logus un durvis pareizi pret debes pusēm, mēs varam iekonomēt jau vismaz pusi apjoma, lai to māju uzturētu no apkuras. Tad sienu pīrāgs mums ir sekojošs. Mums ir visiem zināmais karkas. Karkasa biezums šim namiņam konkrēti būs 10 cm biezumā. No ārpuses viņš tiek apšūts ar 25 mm biezu kokšķiedru, kam pa virsu nāk latojums, kas tiek sagatavots priekš ventilējumās fasādes un apšūts ar jau fasādes dēlīšiem. Atkal karkasam no iekšpuses mums iziet retināts dēļu klājums, tikai tādēļ, lai konstrukcija, tā kā viņa ir karkas ir 10 cm, būtu daudz stingrāka, saturīgāka. Mēs izšujam ar retinātu dēļu klājumu un uzšujam pa virsu atkal 25 mm kokšķiedru, veidojot tādu kā kārbu. Saprotot to, ka mums šajā kārbā nav nekādas diagonāles, karkasam veidots tikai tādēļ, ka mums ir saturs ar retināto dēli. Mums šīs kārbas tiek piepūstas ar celulozi. Protams, ka tas tiek iestrādāts tehniski, nodrošinot pietiekoši augstu blīvumu, lai tas materiāls ar gadiem nesasēstos un neveidotu sevī kaut kādus tukšumus, kabatas, lai tur neveidotos nekas, kam nebūtu jāveidojās. Un no iekšpuses, kā gala apdare, mums tiek izmantots māls. Kā tiek iepildīta tā celuloze iekšā tajā konstrukcijā? Jā. Celuloze tiklīdz karkas tiek apšūts gan no ārpuses, gan no iekšpuses ar kokšķiedru. Tie darbi notiek atkarībā pēc situācijas, vai ir fasāde jau sagatavota vai nav, vienmēr var pielāgoties, bet tiek veikts priekšurbums, kurā tiek kolēģi atbrauc ar... Sienā? Jā, priekšurbums tiek veikts pašā kokšķiedrā, kur tas priekšurbuma ripulītis, sauksim to tā, netiek nekur izmests ārā, tā, lai mēs varam tur ielikt iekšā pūšamo trubu, pa kurieni no aparāta specifiski nāk ar spiedienu materiāls. Sākumā tiek palaists gaiss konkrētā spiedienā un tiek paralēli palaists arī materiāls. Līdz ar ko mēs varam ar augstu gaisa spiedienu nodrošināt materiālu iestrādi tā, ka viņš visas tukšumus, visas spraugas tiek aizpildīts, bet tā, ka sapresēts. Tā, ka ar dūri pēc tam ir grūti iespiest viņā iekšā. Un tiklīdz tas konkrētā kārba ir sapūsta, truba tiek izvilkta laukā, aiztaisīts ciet, jo mēs paredzam, ka mums viņu pēc tam nekur nekas nav jālīmē, mums nāks māla apmetums, kas to visu pievērš ciet. Un tā katru sadaļu māņai tiek sapūst. Tas pats arī izpildījums ir ar jumtu. Vienīgais atšķirīgais scenārijs ir tad, kad ir mansards vai bēniņu stāvs, kur jumta konstrukcija vairs nav pilntiesīga, bet ir atvērta, kur ventilējās. Tad tur atkal tiek sagatavota plakne, kur tad tiek uzpūst konkrētā biezumā pēc vajadzības šī paša celuloze. Starpsienas, kā tās tiek veidotas un varbūt kas tur ir iekšā? Jā, starpsienu izpildījumā mums paredzot to, ka jau saprotot to, ka tas ir kā pielietams ir starpsiena,
mēs saprotam, ka mums papildus kaut kādas siltumizolācijas un kaut kādas papildus darbas īsti nav jāveic. Līdz ar ko tā, lai mēs iekonomētu esošo telpu, apzinoties to, ka tas namiņš nav liels, kā jau es iepriekš minēties, līdz 60 kvadrātmetriem, tad starpsienas arī ir sagatavots koka karkas, kas nav vairāk par 10 centimetri, un ir izšūts ar pilnu dēļu klājumu, kam pa virsu atkal nākus ir kokšķiedra, un kokšķiedru mēs šujam virsū tikai tādēļ, lai varam veiksmīgi patīkamāk strādāt ar mālu, lai būtu tā saķere. Kas ir iekšā pa vidu? Pa vidu ir atstāts tukšums, bet apzinoties to, ka mums ir pilns dēļu klājums, tad no abām pusēm mums ir kokšķiedras un māla masa, kas ir diezgan liela masa veidojās, mums tā siena pārvēršas par diezgan tādu struktūrāli saturīgu. Kokšķiedra atkal nodrošina to skaņas izolāciju, lai mēs neizbrautu viņai cauri, un malas iedod atkal to masu arī pret visādiem dūkoņām un sitieniem, kad, piemēram, citā istabā es varu palaist mūziku skaļāk, saprotu, kad es netraucēšu blakus esošā istabā kādam gulēt. Grīdas pīrāgs. Jā, par grīdas izpildījumu. Tātad, kā mēs saprotam to, ka mums ir izmantot skrūspāļi. Skrūspāļiem tādas šķērslām tiek izveidot lāgas, izliktas, uz kurām tad arī montējas pēc tam karkas. Tad tas izpildījums ir tā, koka lāgas. Uz lāgām tiek montēta kokšķiedra pilnā grīdas klājumā. Pēc tam tiek sagatavoti colīgie dēļi, apzinoties to, ka mums gala apdare grīdai būs koka grīda, tā, lai mēs viņu varētu sastiķēt kopā un pieskrūvēt. Līdz ar ko tad pirmais slānis ir kokšķiedra, uz tās uzreiz nāk mums koka dēļi ritinājums sagatavots, un starp dēļiem brīvajās vietās atkal ir atkārtota kokšķiedra 25 mm, tad izveidojot aptuveni 5 cm biezu kokšķiedras slāni, kurai pa virsmu uzreiz nāk bez gaisas šķērkārtas koka grīda, un tas arī ir visi. Kāpēc tāds izpildījums? Daudzi jautātu un baidītos, varbūt, kas ar mitrumiem notiek vēl kaut ko. Ja mēs paskatāmies namiņš no ārpuses, visi šie pamati ir nošūti tā, lai mums neskrien trakie vēji kaut kur, jau kaut kādā augstie, vēl kaut ko, lai neizpūš. Saprotot to, ka šī plakne, kas ir zem mājas cauru gadu, neizsalst, tikai tādēļ, ka vidējā temperatūra cauru gadu varētu būt kaut kādu 5, varbūt 6 grādi. Es tagad skatos, te ir māla apdare. Jā. Un tad viss tas arī ir gala apdare, un tādā krāsā arī viņš paliks? Nē, tad šobrīd mums ir procesā māla uzklāšana uz sienām, kā apdare gala. Šobrīd mēs redzam, šeit ir daļa kaut kur mēs ir atsektā, ir kokšķiedra. Visur, kur ir kokšķiedras, tad ir uzklāts jau pamatslānis ar iestrādātu džutas sietu, jo siets ir jāiestrādā struktūrāli, lai tad neveidot tos plaisas. Līdz ar ko tad virsū nāk nākamā kārta, kas jau izlīdzinošā, un tad pa virsmu nāks mazākā slānī dekoratīvais apmetums. Un tad dekoratīvais apmetums arī tas ir pats tīrs māls, kas ir no zemes ņemts. Viņi ir vairāki toņi. Un tā kā māls šobrīd ir žušanas procesā, mēs varam dabūt tīkami saprast to sajūtu, kāda notiek, tad būs tā dzīvošana, kāda būs tas gaiss. Šobrīd mēs jūtam, viņš ir patīkams, svaigs, kaut arī šeit nav nekāda lielā temperatūra, bet te ir patīkami uzturēties, kaut vai šeit ir šobrīd kaut kāda dabīga 11 grādi. Un tā kā tas atkal ir māls, viņš ar to gaisu atkal onizē, viņam ir tāda tīra sajūta. Tikai tādēļ es arī iepriekš mēs pieskarsimies, nav īsti nekur kaut kāds piespiedu vēl ventilācijas, papildus rekuperācijas, jo materiāls ir tīrs, materiāls no sevis atkal neko ķīmisku neizgaro, līdz ar ko mums ir patīkami uzturēties. Vai ziemā neprasās tomēr kaut kādu papildus gaisa padevi mājai? Tad, kad parasti ir tā, kad mēs sākam ziemas sezonu, sākās kurināšanās, sākās sausumi. Tikko kā mēs izkuramies, kaut kur kaut dedzinātāks gaiss, sāk veidoties sausāks. Māls ir unikāls materiāls, kurš spēj regulēt mitrumu. Jo jāatcerās to, ka lielākoties mums tas viss scenārijs ir caur sajūtām atkal atgriežoties. Mums var būt paaugstināts mitrums vai pazemināts mitrums, tikko kā ir zemāks mitrums, tā mums nevajag baigi lielās temperatūras, tikko kā ir augstāks mitrums, mums liekas
it kā ir 22, varbūt pat vairāk grādu, bet joprojām ir augsts. Māls ir tas, kas regulē normu. Tie ir aptuveni 50 ar kapējām, kas būtu ideālais variants. Un tajā brīdī mēs saprotam, ka šausmīgi daudz lielu apkuru nevajag. Un tā gaisa kvalitāte ir nemainīga, jo tikko kā nāk mitrums klāt, liekas bišķi svaigāk. Tāpatās kā ārā vasarā. Karsts, nolija lietus, svaigums, forši. Tāds. Un tad līdz ar to tā kā tas ir organiskais materiāls, dabīgs, viņš atkal tāpatās kā dabā, iedod to svaigumu, tīrību. Kādu apkuru varbūt jūs ieteiktu šādās mājās izmantot? Jā, noteikti pamatā visiem ieteiktu izmantot malkas apkuri, jo zinām to, ka, lai arī kas notiktos, vienmēr būs zināms, ka, ja man ir malka, es tad varēšu iekurināt un sasildīt savu namiņu. Ejot līdzi mūsdienām, protams, vēl saprotam, ka daudziem varbūt ir tā, ka agri sāku darbu, vēl esmu mājās, un kurš man tad izkurinās? Protams, tad var pielāgoties alternatīvām, kā gaiss vai gaiss ūdens, vai tie paši infrasarkanie sildītāji, kur ir diezgan moderni, kur vairs nav tie, kas dedzinātu gaisu. Tad tādus arī, protams, var izmantot, bet vienīgais ir jāparēķina līdzi to, kāda ir telpas gaisa kubatūra. Izejot no tā, mēs saprotam, cik daudz kādu jaudu mums nepieciešams tam konkrētajam siltuma padeves, vai tā ir krāsts vai kāds cits no nodrošinātājiem, cik tad mums viņu vajag jaudīgi. Ja es, piemēram, gribu sev uzstādīt kamīnu, un tomēr es negribu tur tā, ka no rīta kurināt to krāsni, bet gribu, lai varbūt kamīns vairāk tā kā smukumam. Un tad es domāju, varbūt uzstādīt kaut kādus infrasarkanos dažus sildītājus pie sienām, vai ir apmēram kaut kāda nojauta, cik tādu māju izmaksātu apkurināt sezonā vai gadā? Iesim konkrēti piemēru šeit. Tā jau vieglāk, jo mums ir zināma platība, zināma apjomi. Zinot to, ka šeit dzīvojamā platība ir aptuveni kaut kādi 50 ar kapējām kvadrātmetri. Un tā gaisa kubatūra aptuveni būs varbūt tagad ar augstiem griestiem 150 kubi varbūt rupji. Tad paredzot to, šeit ir paredzēta malkas apkure un kā analogs būs arī viens varbūt sildītājs ar tādu domu, ka esmu ārpus mājas ilgāku laiku, lai man nenokrīt tās kritiskās temperatūras, lai ir tāda doma, ka es atbrauc mājās. Es varbūt negriežu uzreiz tur radiatoru, jo esmu atpakaļ, bet es varu iekurināt vienu mutīti malkas un sasniegt to vēlamo temperatūru priekš labsajūtas. Bet tā rupi rēķinot esošiem namiņam, tas paredzētais patēriņš varētu būt 1,5 līdz 1,5 kW jauda. Tas nozīmē, ka mums tas patēriņš gada ciklā varētu būt, ja mēs rēķinām to malkā un pārvēršam pa naudu, tie ir kaut kādi pusotras stērs malkas, tie ir kaut 70 eiro rupi. Bet tas ir visa gada griezumā, izmantojot malku. Paredzam to, ka atkal elektrība, kā kuram, vai biržas, vai fiksētā, tā var būt mazliet augstāk, bet tas atkal mēs saprotam uz to kopējām izmaksām un visu pārējo. Mums jau īsti pa lielam arī tas scenārijs, cik viņš apēdīs, ir gaužām mazs un smieklīgs. Līdz ar ko mēs vairāk paredzam to, ka tas jau būs tāds kā ērtības viedokļa, kad es varu bez sastraukuma braukt kaut kur un zinu, ka varbūt es varu attālināt viņu palaist, lai viņš man uz konkrēto laiku jau uzsilst. Es esmu cilvēks, kurš ir ieraudzījis Airbnb būvi. Jūsu tehnoloģija man tā liekas ļoti interesanti. Es gribētu uzbūvēt tādu māju. Jā, tā kā es jau teicu, es gribu savu 100 kvadrātmetrus, 3 guļamistabas, viesistabu. Kas man jādara? Tātad, sekojoši. Viens no variantiem ir jau varbūt saprast, ja tas ir kaut kāds konkrēts reģions Latvijā, noteikti ieteikt atbraukt ciemos pie mums jau varbūt ar savu skici, varbūt jau tas ir projekts. Iespējams, kādam ir pat savi cilvēki, kas būtu gatavi to darīt, taisīt. Mēs esam gatavi gan padalīties jau konkrētā reģionā pārstāvjiem, kuri mums ir zināmi, kas izprot, kā to darīt, kā tas notiekās. Noteikti arī esam gatavi padalīties, pamācīt esošos būvniekus, kas ir pieņēmuši uzsākt šos darbus, jo daudziem ir interese, daudz arī varbūt arī vēlās pārkvalificēties, iegūt zināšanas un uzzināt kaut ko vairāk. Līdz ar ko,
pareizāk būtu atbraukt uz to konsultāciju. Jo tad mēs no savas skatu punkta varam padalīties. Varbūt, ja tā ir skice, jau uzreiz laicīgi pastāstīt tos izpildījumus, mērogus, lielumus, varbūt kāda lieka detaļa. Bet ar tādu nosacījumu, ka mēs tev skaidrojam, lai tu pats sev vari atbildēt, vai tev tas vajadzīgs vai nav tas vajadzīgs. Ok, es tad atbildu uz konsultāciju, es saprotu, ka man tas ir vajadzīgs, es to gribu. Man atrodas, piemēram, es esmu nopircis zemi kaut kur Rīgas reģionā, un tad saka, bet man nav būvnieku, man nav arhitekta. Man ir galvā tā skice, es gribu vienstāvīgu māju, vai jūs man varat nodrošināt uzbūvēt un nodrošināt arhitektūras pakalpojumus? Tad jau mēs tādā ciklā būsim, varbūt sauksim to kā savedēji, kur mēs atkal zinām, ka konkrētais pārstāvju vai konkrētais uzņēmums spēj nodrošināt to kvalitāti, ko mēs paredzam, un tad jau mēs savedam kopā ar jums. Viņu gadījumā viņi jau sāks aprēķināt tāmes, piesaistīt arhitektu, ja ir nepieciešams uz to doto brīdi, kas saistībā viss būs ar dokumentāciju, sakārtošanu, un atkal jau būvnieki jau minēja sakārtot tāmi, sagatavot tāmi, atkarībā pēc tāda projekta, kas ir paredzēts. Cik ilgu laiku aizņem uzbūvēt šādu māju? Jā, visiem ir zināms tas, ka principā jau arī šo mājiņu, ja mēs skatāmies tā, ka nav iekšēji apdare, tikai līdz melnai apdarē to saucamo, ar visu fasādi, ar visu jumtu, mums šis cikls ir aizņēmis pilnas 4 nedēļas. Bet jāparedz to, ka uz to doto brīdi, kad notiek darbi, visi materiāli ir pieejami. Tā kā mums šie materiāli ir diezgan viegli pieejami, un tie nav kaut kādi unikāli ražošanas procesi, vēl kaut kas, un mēs zinām, ka mums šis viss arī pie mums ir uz vietas pieejams, tad vienīgais jautājums, tas ir par koku materiālu sagatavošanu, tad arī nav kaut kāda specifika, tad tas ir diezgan raiti to visu var izdarīt, jo atkal nav kaut kādas konkrētas procedūras, kur jānogaida, tur nav lielie pamati jālej. Līdz ar ko tas varētu būt diezgan naši. Jautājums ir atkal tie, kas to būvē, vai viņiem ir kādas rindas vai ir kaut kāda noslodze. Tad konstrukcija aptuveni 4 nedēļas, kā ar iekšdarbiem? Jā, tad kad nāk iekšdarbi, šis jau būs tāds sezonāls jautājums, jo, piemēram, šobrīd mums jau ir siltāks laiks sāk palikt, mums tās māla apdares žūst mazliet ātrāk. Bet tādā scenārijā, ka ar māla apdari jārēķinās vismaz tās 3 līdz 4 nedēļas arī. Jo mālam ir jādod iespēju dabīgi izžūt. Tātad 4 nedēļas konstrukcija, 4 nedēļas iekšdarbi. Tas tādā visizcilākajā scenārijā. Tad teorētiski māju var uzbūvēt pa 4 mēnešiem? Es teiktu, ka jā, noteikti. Tā, mums laikam jāpievēršas par tādam pašam būtiskākajam un interesantākajam jautājumam, lai mums būtu pilna skaidrība par šo, ar kādām izmaksām man ir jārēķinās. Tā, lai neieciklētos uz konkrētām summām un paredzot to, ka tā būvniecības izmaksas tiešām ir mainīgas, es svārstītos uz šobrīd aptuveni, sākot no 1200, beidzot līdz pat 2000 tas var aiziet, jo atkal mēs saprotam, ka katras tāmas pozīcijas var mainīties, varbūt kāds unikālāks materiāls, piemēram, dakstiņa jumts vai kaut kāds cits materiāls. Bet tā rupi vidējo es gribētu teikt 1500–1400. Arī, ja kāds finansētu, piemēram, no bankas viedokļa, tas arī nedrīkstētu būt mazāk par 1600, jo banka neakceptētu tādas procesus. Līdz ar ko šis jautājums konkrēto cenu vienmēr būs skaidrāks tikai tad, kad būs jau konkrēta komunikācija. Jo atkal šāviens gaisā, es gribētu zināt aptuveno, neviens no gaisa to ciparu neizvilks. Ir jābūt pamatam, kur jau tad sāc rēķināties. Bet tās vidējās amplitūdas, es teiktu, 1500 būtu ar tādu drošību iedevis. Tātad, cik mums izmaksās uzbūvēt ekomāju no RB un B materiāliem? No Hārdija teiktā, es sapratu, ka ekomāju no viņa materiāliem jau var uzbūvēt sākot ar 1200 eiro kvadrātmetrā. Bet, lai būtu tā droši, tad, viņš ieteica man rēķināties varbūt ar 1500, tad tiešām es zinu, kad es varu viņu uzbūvēt. Ja mēs ņemam 1500 reizes 120 metri, dotajā gadījumā, tad mums tā gala izmaksas sanāk 180 000 eiro. Un es liku tātad
Vēl papildus izmaksas, kas mums ir zemes iegāde, 30,000 skrūpāļi, 4,000, komunikācijas 10,000, teritorijas labiekārtošana, 5,000, transporta izdevumu. Šeit nebūs tāda pozīcija, apdere, tas jau ir iekļauts mājas gala izmaksās. Apkure ieliks siltumsūguns, kā iepriekš 8,000 un saules baterijas 4,500. Protams, šās pozīcijas var mainīties atkarībā no jūsu projekta. Un kā arī Hārdijs teica, kad namiņš ir diezgan ekonomisks un varbūt tur var izvēlēties vēl citus lētākus apkuras veidus. Bet, ja pēc šīm pozīcijām mēs skaitam kopā, tad mums sanāk ēkas kopējās izmaksas 241 500 €, kas sadalot uz kvadrātmetru iekšējo platību sanāk 2013 €. Ja jums ir ieinteresējusi šī māla, kokšķiedras un celulozes būvtehnoloģija, tad droši sazinieties ar Hārdiju, viņš būs priecīgs, pastāstīt jums vēl vairāk visādas nianses un ieteikt jums pareizo risinājumu tieši jūsu projektam. Kontakti aprakstā zemāk. Vēl mums ir palikusi konkursa sadaļa, kur mums ir jāizlozē iepriekšējā konkursa jautājumu laimīgais. Tātad iepriekšējās sērijas jautājums bija, cik Līva raksta būvniecības līgumā ir projektēšanas termiņš. Pareiza atbilde ir 6 mēneši. Un uz mūsu šo jautājumu bija tikai viena pareiza atbilde, un tas ir lietotājs Random Stuff 5711. Tā kā droši ar mums sazinies, lai dabūtu savu balvu un noteikti piedalies arī nākamajās izlozēs. Nākamais konkursa jautājums par ekomājām no Airbnb ir, cik ātrā laikā Hārdijs un viņa komanda uzbūvēja konkrēto māju, kurā es viņu intervēju, līdz iekšējai apdarēji. Tātad spiediet laiku atkal, pierakstieties mūsu kanālam, ja to vēl neesat paspējuši izdarīt, un rakstiet savu atbildi lejā komentāros. Un kā jau katru trešdienu, mēs izlozēsim laimīgo, kurš dabūs dāvanu karti no Akropolis 30 € vērtībā. Un nākamajā sērijā stāstīšu par koku karkas mājām, kur mēs brauksim uz Jelgavu un iepazīsimies ar māju kabini. Tiekamies nākamajā trešdienā!